Es biju šokā. Tu laikam superlīmi dzer, jā, ka ja tu tā. Sāka grabēt dzinējs. Nu, rekā tā kā izskatās. Sveiki, man skatītāji. Apreiz šito te stūri es jau apdauzīju celi. Un tagad, nezinu, ja vēlreiz apdauzīšu, apzaļģēšu, uztaisīšu apaļu. Bet, nu jā, tā kopistiski tā, kas te izskatās. Nu, lūk, piekdiena, 10. oktobris, pāri 5 jau, kaut kādi 5:30. Jātaisās uz laukiem. Uz laukiem jātaisās, tur nāks krāsnes meistars. Jau no vasaras visu gaidījām, pagājušā nedēļa aizbraucu, sagatavoja viņam materiālus, visādi satved ķieģeļus, tādus un šitādus un tā. No jaunumiem nopirku traktoru riepas ar rekādas. Nu, lūk, mitas. Sanāca tā, iegājuši čūnī, vajadzēja izbraukt ar traktoru, tukšs rats. Bļāviens tāds besis bija. Vienkārši paņēma, noņēma nost, atbrauc, nopirku riepas. Maksāja 58 eiro gabalā. Baltic Tires, laikam Jelgavā atrodās kantors. Un sanāca tā, kad es viņiem zvanu. Riepas tāds ir? Jā, ir. Pirms tam es biju iebraucis Latagrā. Prasīja, vai ir riepas tāda izmēra. Mēs izskatījām visu noliktavu, neatradām. Tad es atradu internetē Baltēru. Zvanu viņiem. Ir. Cik maksā? 65 eiro. Es saku, bet tev tur izpārdošana kaut kāda 58 ir riepa. Viņš saka, nu jā, 2 ir, bet 2 ir citā noliktavā. Es saku, nu ja pa 58 devējs pērku visu 4. Viņš saka, pagaidi, es atzvanīšu, uzzināšu cenu. Pārzvanu pēc kaut kādām 10 minūtēm, un kas izrādās? Izrādās tā, no Jelgavas noliktavas es dabūnu pa 58 eiro. No Igaunijas noliktavas jau 85 eiro. Nu, bļēns, pa 85 eiro man kaut kā škroberau. Un pēc tam, ja arī sadala pa 4 riepām, sanāk kaut kāds 70 pār eiro pa vienu riepu. Nu, nē, es laikam tad nākamās paņemšu tās arī jaunas kaut kāds. Maksā 65 eiro. Bet viss jaunas kameras, jau viss, lai brauc bļēns, tūlīt tās jāfrēzē ir un viss jātur. Nu, lūk. No vēl jaunumiem, kas man šeit notiek. Traktors. Viņam ir tāda bēda. Tā, tūlīt pamēģināsim pielaist. Labi, vairs nelec. Sāka grabēt dzinējs. Pagājušā nedēļa grasījos aizvest viņu uz laukiem un sāka grabēt dzinējs. Karoči dirsā mat. Beigas Labi, ka es viņu nepārdevu no vienas puses, jā, tad jaunais īpašnieks sāks pis mazens. Bet tagad es nezinu, ko ar viņu darīt. Vai nu dzinēju remontēt, vai nu ielikt jaunu. Rakstiet komentāros, jauns dzinējs kaut kur uz 500 eiro maksā. Nu, lūk, vai arī mēģināt remontēt, vai vienkārši viņu detaļās īsti gaisā, vai nopirkt jaunu. Es pat nezinu, ko tagad darīt, jo jaunu traktoru nopirkt, pļēns, bet, nu, uz ziemu, nu, stulbi jau oktobris, 10. jā, tagad. Nu, tagad uz ziemu nopirkt jaunu zālespļāvi. Nezinu, man kaut kā, es nezinu, pagaidām roka neceļās. Varbūt kaut kā, nezinu, nu tā. Vēl no jaunumiem, tās ir tās sliktākās ziņas. Nopirkt šitā te akumulātoru fleksi. Cik viņš maksāja? Maksāja 250 eiro. Vēns dārgi. Šitāds te. Ķipā. Jau bišķi palietots. Nu, lūk. Nu, domāju, vajag. Es jau ilgi domāju. Es nopirku šitādu ar apgriezieniem. Regulējās. Nu, lūk. Nākamais. Bet bija tāds, kuršos pārdevās šeit te priekšā tāda čiks poga, jā, tāda paceļamā. Bet es nopirku ar šādu pogu, parasto. Kāpēc? Tāpēc, kad es padomāju, ja man kaut ko vajag paslīpēt, tev sanāk, ka tu to pogu visu laiku turi. Jā, kaut ko tur pagriezt, vēl kaut kas, jā, tur slīpumā. Tu viņu visu laiku turi. Ar šito tu it kā, nu, ieslēdz un visu viņš strādā. Nu, laukos baigi ērtā šteli, jā, es tur paņēmu, tur bija lūžņi visādas trubas, jā, vēl kaut kas, jā, es savācu tur
Un aiziet tur pa nozāģē, aiziet šita nozāģē, jā, tur. Kroči, jā, man nav jāskrēt, blēns, tur tas kvadrātmetri, jā, tur jāskrēt, jāmeklē, kur tur vadu iespraust, jāmeklē, blēns, skraidīt ar pagarinātājiem, ar šito diezgan ērti. Tur. Nu, pagaidām esmu ar viņu apmierināts. Te tās trubas sagrināja no laukiem, jā, visāds vannu, Rika, šitā te. Klau, vēl kas, jā, zināt, kur dabūt tādu vannu, nu, kur viņas pārdodās, jā. Dodiet ziņu, man arī rakstiet komentāros, tāpēc, kad gribās tādu bērnības atmiņu vannu, nu, lūk, nu, man viņas patīk. Piekab jau arī piekrāmē, tur zari visādi sūdi, ies uz miskasti. Biju vēl vienā izbraucienā pa meža takām. Tagad man ir šāda te zābaki. Nu, lūk. Viņi maksāja, cik viņi maksāja, 150 eiro laikam. Jā, es viņus pirku Honda centrā. Bet kāpēc man nospīdēja, man ir plata kāja un augsts pacēlums. Un es mērījos, visādos nabaga pārdevēju, ja, es viņam tik ilgi smadzenes izčakarēju, jā, ar tiem zābakiem, jā, no plauktiem mērīt, skraidīt, man tur, oi. Jā, tur, un es parastās tupels nevaru īsti nopirkt, jā, un kur vēl šī tāds zābaks. Nu, lūk, bet man noveicās, tur hopu viņi dara. Nu, lūk, vienīgais tas, kad tur bija sarkanie, un tādiem sarkanajiem bija papildus klipši, šitiem melniem klipšu nebija. Bet tāds sākās problēmas citas. Tad es paņēmu, un izrādās, es nevaru dabūt ātrumu pārslēgā šeit. Un ja bomba nācās celt to ātrumu pārslēgu uz augšu, jā, tāpēc, kad es to zābaku nevarēju dabūt iekšā, jā, viņš vienkārši tur nevarēja. Nu, lūk. Pacēl, nu, un tad izbraukājām mežā. Mēs bijām Lilastē, tādā pusē. Aiz ādažiem uzreiz pa labi tur. Lilast, laikam tā bija. Lielasts karjeras. Nu, lūk, ja būtu precīzāk. Nu, tur smilts, jā, tur stipra vairāk, tur. Viņi tādi dīvaini, jā, bet kas ir? Tur blakus ir poligons. Un kā viņi bliež. Babāk. Un tur viss, tur kokiem visur riņķī uzrakstīts. Poligons, jā, ik pēc 5 kokiem. Tur poligons, jā, tur. Nu, lūk, dzirdēt varēja, es nezinu, es domāju, kad, blēns, mēs tur mežā, tur tālāk, jā, tur izvizinājāmies, jā, tur babāk. Es iedomājos, tie cilvēki, kas mums te saka, geto games, jā, tur vēl kaut kas, jā, kad viņam ir skaļi, ka tur 10 vakarā, jā, tur viņi tur kaut ko dara, lai viņi padzīvo tur, lai vienkārši padzīvo kādu nedēļu, jā, kad viņam babāk. Un es ar vienu runāju, jā, viņš tagad, viņš dzīvo pie Lielvārds lidlauka, nu, netālu sakāt, kilometru 5, jā, līdz tam Lielvārds. Viņš saka, tad, kad tās lidmašīnas lidotā ir arī vāks, jā. Nu, viss ir salīdzinājumā. Ja tev neapmierina tas, vienkārši aizēj pamēģināt, kā ir vēl tur dzīvot, jā. Tad tu zinās, cik var būt, nu, cilvēks tā. Nu, labi. Īsāk sakot, nopirkt jaunu stūri viņam. Stūri ir augstāka. Tagad, jā, ērtāk. Nu, maz tas, ka taisni, jā, viņi ir ērtāk. Vienkārši, jā, stāvus braucot, jau ir ērtāk. Un tālāk es viņu sāku bišķi pielāgot. Es pasūtīju jaunos kāpšus. Pat cik to zābaku nevarēja dabūt iekšā. Oriģināli kāpšu stiprinājumi, viņi diezgan augsti tādi ir. Reku bildīti ir. Un šitie ir stipri zemāki, jā. Pat cik es ar zābakiem nevarēju, jā, bremzes nospiest, jā, jo, nu, reāli tur, nu, viņi pirmkārt zembi, jā, bija, nu, un tad kāja nācās stipri šādi te izlocīt, jā, lai varētu to tur nospiest, jā, un vienkārši nejūtu. Un tagad tie kāpši ir zemāki, jā, un tagad viss ir kārtīgi. Tos es sūtīju no AliExpress. Tad es vēl pasūtīju zvaigzni. Jaunu zvaigzni, attiecīgi jaunu ķēdi. Nu, lūk, man bija uz 41 zvaigzne, tur viens pamēģināja, pateica, vai vajag, nu, lielāku zvaigzni, jo man visu laiku ar pirmo ātrumu sanāk braukt, jā, tur. Nu, lūk, un saka, pamēģina lielāku zvaigzni. Man ir lielākā bijusi 48, ko, nu, var likt virsū šitiem. Es uzliku uz 46, nu, nezinu, mēģinās tā zvaigzni maksāja 40 eiro, jā, un tā ķēde es paņēmu pašu lētāko ap 30 eiro. Nu, lūk, kas ir, bet es pēc tam padomāju, ka vajadzēja vismaz ar O-ringiem ņemt, jā, tur, nu, tā.
Nu, lūk, pamēģinās. Nu, tad es tos tā kāpši bija, tas bija. Un tagad es skatos, kad gribētos jaunu izpūtēju un citu riepu. Jo šeit, teiksim, izinoties, jā, viņiem ir tie kvadrātiņi daudz, bet viņš it kā nemet laukā man to smilti, jā, un tāpēc es, labi, nemet laukā un es rokos iekšā. Bet uz 17 ir tikai, tādas turenduro riepas, jā, kas ir, lūk, tādas cross riepas īsti nav viņiem. Uz 17 es neatradu. Lūk, varbūt ir, varbūt kāds zina. Arī rakstiet komentāros, jo, pārspieķot vienīgais, jā, tāpēc, kad, no kāda pirkt no DRZ 400 riepuli, un tad pārspieķot, un cik tas maksās, un vēl riepu, jā, un tad man gribās jaunu izplūdu, jā, uzlikt virsū, jo šitas tāds, klusāks, tad to riepu, un tad jau sāc domāt, bļāviens, moška, paņemt kādu krosa motociklu, jā, vai tas viss, jā, tā, nevis tas, ka atmaksājās, jā, bet, varbūt tās kaut kādu, nezinu. Bet šitas tāds, foršs patīk. Jo pa mežu mēs vizinājāmies, jā, es lēnākais no visiem, jā, tāpēc, vienkārši pat kalnā, jā, braucot virsū, man otro ātrumu, jā, tur, es neslādzu, man pirmajā pietiek, es tur, jā, tur, bet tikai pirmajā, jā, tur, lūk, un spēlējās ar sajūgu. Tikai tik. Pārējais, vienkārši nav jēgas. Es ieslēdzu otrajā un es aizbraucu uz priekšu, jo viņš ir ātrs. Sanāks tādā ziņā. Viņš ir ātrāks, viņam nav tāds, uzrāviena, jā, super. Bet viņš tā kā var vaļā, viņš aizskrien, jā. Lūk, bet tur vajag bišķi savādāk. Lūk. Un tā kā, jā, ņemās darās un tagad sāk domāt, jā, varbūt tiešām krosa kādu paņemt. Tagad ir nojūtas tas zāles pļāvējs. Nezinu. Lūk. Šito jau iestūmu garažā uz ziemu. Moš kādreiz izbrauks, kaut kas te par rajonu tā. Tāpēc, kad es vienu vakaru pavizinājos, un nākamajā dienā arī pa dienu, un tad es atbraucu mājās un jūtu tāds, ceļi tādi, es džinsos parastajos bija, jau tādi bišķi tā kā pierauti, jā, tāds, tā kā vējainā dienā bez cimdiem staigātā jūt, kad, apraudas rokas, jā, tāds. Lūk, un tas pats, es padomāju, brēns palikšu bez ceļiem, tad būs sūdi vagā, jā, tad es labāk iestumu iekšā, tāpēc, ka man ir slinkums ģērbties siltāk, pagaidām. Lūk, tā es vienkārši apģērbties, pēc tam tur pārģērbties, tad pēc tam atkal, tā es labāk, tā, paciešos. Lūk. Šīs te brīnums ir savāks. Brauc, jā. Viņš ar viņu nesen pašļūca, cik nesen, pāris nedēļas atpakaļ. Dabūju pie dzīvības, izbraucu, paņēmu šļūcu kaut kur priekškam, nezinu. Šito Andrijs arī savāca. Viss, viņš arī lec. Varam pamēģināt, kamēr Andrijs neredz. Rūc? Tā kā, jā. Lūk, un tagad, kas sanāk? Viss no šitā te. Sanāk tā, kad šeit 1, 2, 3, 4 moči un 1 rollers. Un salauz zāles pļāvēs. Un vēl šito te es nopirku. Man rīt aizmirst pastāstīt. Šī tāda brīnuma. Nopirku, lai piekabē motus tur nevandīto šurp tur. Maksāja 80 eiro, vai 7, 80 es viņu pirku, jā. Es viņu pirku 80 eiro, jo man vajadzēja tagad un tūlītās, bet es viņu, kad mēs braucām uz turieni, es neuzspēju viņu uzstādīt. Tad vēl tā pa vecam, bet nākamreiz, jā, es viņu piekabēju maukšu iekšā, un tā, lai viņš man tas motus neļurkājās, tur pa visu to piekam un kaut kā tā. Brauciens. Nokritu es vienu reizi tikai smiltīs, dziļās smiltīs, jā. Bet, lēnais vienkārši no sāntā, pukšs un visu nogulos. Lūk, stipri vairāk man patika, jā, šoreiz, jā, es to varu salīdzināt, jā, kā braukt ar slidām, jā, cilvēks, kurš to nekad nav darījis, jā, teiksim, pavizinies to ar slidām, jā, paslidot. Es domāju, tur pēc kādas stundas, jā, tev vienkārši kājas kritīs nos. Tas pats ir ar braucienu pa mežiem, jā, tur
Man arī kājas, arī pagājušajā krita nost, jā, viss tāds nogurums, jā, bet patīkams nogurums tāds. Nu, lūk. Un tur ir vēl kas ir, jā, tur tas karjers, tas smilts tur tāds dīvains, bet tur ir meža takas, tur tādas, tur zem augstsprieguma līnijas tāda taku ir uztaisīta, un tur vēl tīri pa mežu, jā, tādas takas ir uztaisīts. Un tās takas vēl kāds ir speciāli atzīmējis ar bultiņām, jā, tā trase, jā, kur lai jābrauc. Nu, lūk. Un diezgan interesanti, jā, patiesībā. Un, nu, es nezinu, tur kāds cilvēks viņš ir centies, ņēmies, darījies, jā, nu, tā trase nav gara, jā, tur super gara, jā, nu, tāda. Bet, nu, jā, tur dublīts ir, jā, tur ir pāris kaut kādiem kritušiem tur kokiem, jā, pāri. Tur kalniņā, augšā, lejā, jā, nu tāda forša, jā. Un man tīri labi patikās tur, nu tā, sēņotāji daudz bija, bet tādā pašā laikā, jā, es atradu ļoti daudz tādas, nu, pāraugušas sēnes, nu, lūk. Bet, jā, es tā, paklausoties ziņas, sapratu, ka labāk nevajag bāzties iekšā tādā poligonā, jā, nu, galīgi un dikti ne, tāpēc, ka tur baigās sod naudas. Nu, lūk, jā, un tad es te biju paskatīties vienu krosa motociklu. Viens šalīs pārdevu Hondu CR250R kaut kādu. Nu, krosnieks, kareši. Nu, lūk, noklamējis Virzuls. Nu, un es vakar aizbraucu ar viņu paskatīties. Virzuls it kā bet es nepievērsu uzmanību. Virzuls jauns, cilindrs jauns, galvu viņš nopirka kaut kādu lietotu. Un es tam, nu, čalim prasīju, viņam tur noklamēs tas zinājis. Es viņam jautāju, bet tu klani jaunu pirki, liki iekšā? Nē. Sadalīnai ķēdi? Arī nē. Nu, tā tad, ja viņš ir dabūjis pa vārstiem, jā, nu, loģiski būtu, nu, nomainīt to klānu arī uzreiz, jā, tāpēc, ka, nu, varbūt tās viņš ir locīts. To jau nezinu neviens, jā, tur. Un arī cik sen viņš ir, kad mainīts, jā, to arī nezinu. Nu, lūk, un tur savācās, tad tā ķēde, jā, tur sadalēnē, jā, kad viņi mainīti ir, arī neviens nezina, jā, tur viņi 1000 gadus atpakaļ varbūt tās ir mainīti. Nu, un ja ir liena iekšā, jā, nu, tad jāstais, jā, nu, vienīgais kā 4 taktu dzinējs, jā, tur blēns var, nu, sataisīt un braukāt, jā, un tur, es nezinu, tur man pietika diezgan ilgi laikam, ja tur tā. Bet es īsti laikam nezinu, vai es gribu ņemties šito te, man gan žēl tā čāļi ir, jā, tāpēc, ka, nu, viņš reāli iegrābies, jo es viņam prasu, nu, to nav tik tālu, es ticu pusceļā, jā, bet, nu, tur, jā, tur regulācijas šaibas un vēl kaut kas, jā, nu, tur uz 1000 eiro pa lielam, tur jāiegulda vēl tādā dzinējā motociklā, lai viņš būtu braucams, jā, tāds. Viņš saka, man nav naudas, nu, jā, viņš saka, es mācos vēl 12. klasē, eksāmeni, tur pēc tam ies par kaut kādu inženieru mācīties, nu, lūk, aviācijas. Nu, kā ir, tā ir, jā. Bet, nu, man ir šitas pļēns, un man ir laikam beidzot jānosiltina griezti. Man objektā es tagad laika īsti nesanāk, tāpēc es vēl padomāšu, bet, nu, es šaubos, kad es viņu ņemšu kaut kā tā, jā. Nu, lūk, un tad beidzot laikam, jā, vajag apkur arī kaut kādu iebāzt iekšā. Nu, lūk, kaut kā tā. Tā kā tāds mini stāsts, kas te notikās, kas te notiekās, un kur viss iet, kā viss notiek, kur esmu palicis. Lūk tā, nākamo es video laikam uztaisīšu par darbā, kas tur, kā tur. Cik tālu esam nonākuši, nu, lūk, nu, un arī parunāsim tā. Labi, paldies par uzmanību, rakstiet, un vēl šito te balto. Es viņu iemetu reklāmā par, cik es viņu biju? Nu, labi, svarīgi. Sēžam pirtī, bija 9:30 vakarā, un man viens raksta, ka es viņu savākšu par 3500 eiro. Un es tā sāku domāt, bļāviens, cik tev, ka tu 9:30 vakarā raksti tādas īziņas, jā, nu ir tak dienas, jā, no rīta, no 8, jā, līdz 5 vakarā, no līdz 7 vakarā, jā, kad tā, bet, nu, 10 vakarā zvanīties, nezinu. Nu, lūk, un pastāstiet, rakstot komentārus arī, kā jūs domājat, ko darīties, mocīt šo te agregātu, jā, pielāgot viņu savām vajadzībām, jā, tur riepu, tur vēl kaut ko, jā, tur
Un tāpēc, kad jā, bet, nu, man sāk žēl viņu palikt, jā, tur pa mežu dragāt. Nu, lūk, vai viņu pielāgot, jā, varbūt nopirkt kādu ķīnieti. Jaunu, laikam. Nē, vecs ķīnietis, tur, laikam, nav jēgas galīgi. Nu, lūk, vai arī nopirkt kaut kādu krosamoci. Nu, lūk, jo, jā, nu, kaut kā tā. Un vēl kas pagājušais, pēdējā mūsu izbraucienā, jā, bija mans kolēģis līdz, kurš bija asākaulu lauzis. Es biju šokā. Es viņam jautāju, tu laikam superlīmu dzer, jā, ka ja tu tā. Viņš saka, nu, jau 6 nedēļas pagājušas, jā, nu, vēl bišķi sāp, jā, bet, nu, es tā akurāti, jā, es tā braukāju. Nu, psihopāts. Nu, vienvārds sakot. Labi, tā kā vairs nemocīšu jūs. Tā aptuveni ir apstāstīts, pastāstīts, kas un kā. Nu, tad dzīvosim tālāk, skatīsimies, domāsim, ko lai darās un kā lai darās. Labi, pagaidām, iešu laukā, vākties kopā, jāizbrauc tur. Ja rītā būs tas krāsnes meistars, jāsavāc tās mēbeles, viss riņķi apkārt, arī jāsavācās ir un jāapsadz ar plēvēm. Savādāk pagājušais, tad, kad viņš pie mums bija, tur sanāk arī nofilmējuši, parādīšu, kad viņš pārmūrēja, viss bija forši, bet viss bija sodrējos, tur plēs putekļos, eitunos, pēc tam vairs veselu nedēļu tīrīja. Manējā tur skraidīja, tur ar birstiem slotām, putekļu sūcējiem. Čortu, kam tas vajadzīgs? Vienkārši tagad paņemsim, apklāsim ar plēvēm, jā, lai viņš tur ņemās darās. Viņš it kā šonedēļ būs 2 dienas un nākamnedēļ. Nu, lūk, un jā, uzfilmēšu, parādīšu, kā tur izskatās. Labi, pagaidām.